es uzzināju par Red Bull Can You Make It? Ļoti vienkārši. Darbojoties studējošo pašpārvaldi, var uzzināt visu pirmais. Un kāpēc gan nē, ja var jā? Parasti tā, čomi pierunā man darīt tādas crazy lietas, ko es pats neiedomātos darīt. Mani sauc Undīna, man ir 19 un es mācos biznesa augstskolā Turība. Čau, mani sauc Zane, es esmu LO studente. Es gāju cauri universitātei un ieraudzīju Red Bull plakātu Can You Make It? Un es zināju, ka man nav izvēles. Kā es uzzināju par Red Bull Can You Make It? Man aventuriskie draugi pastāstīja. Viņi man piesvanīja un teica, Māģa, klausies, šito mēs nevaram laist garām. Čau, mans vārds ir Nora un es mācos LU. Un galvenokārt tas, kas man uzaicināja, bija izaicinājums. Pats galvenais ir jābūt gudriem un jābūt runātspējīgiem, komunikātoriem. Man dara laimīgi, ja man zem kājām jebkāda veida dēles, kas ripo vai slīd uz priekšu. Sākumā nezināju, kā atbildēt, bet ilgi nedomājot sapratu, ka tā ir lieliska iespēja izkāpt no savas komforta kastes, no savas komforta zonas un vienkārši darīt lietas, ko tikdienā varbūt nedarītu. Es baidos no tā, ka es vispār nebaidos. Tas ir baigi tā. Unikāls šis pasākums ir tāpēc, ka kurš citur vēl tad iegūs iespēju ar saviem draugiem mēsties neaizmirstamā piedzīvojumā, kur jūs varēsiet pēc tam stāstīt saviem mazbērniem. Mana komanda ir viens lielisks draugs un viena lieliska draudzene. Ja tu zaudēsi, tu atbrauks atpakaļ ar pilnu GoPro ar atmiņām. Rulēšu pīķi pa ceļam. Tāds ir tāds plāns. Cik tālu es tikšu, to es nezinu, bet noteikti mērķis ir tik līdz galam, bet jebkurā gadījumā galvenais ir piedalīties. Tu nezini, kas tevi sagaida un kas tev būs jādara. Neko nevar ieplānot. Kāds gudrs cilvēks teica, dzīve vajag iet šitā tērā pēc tām lokām. Un es nebaidos 7 dienas pavadīt kopā ar cilvēkiem, kuri noteikti kritīs uz nerviem. Es piedalos, lai pierādītu, ka spēks ir daudzšķaitnis. Mēs esam 3 čaļi. Viens mums ir domātājs, prāts, kas visu var sarunāt. Un 2 tādi. Šiem cilvēkiem ir tikpat ļoti jāieticas par šo ideju kā man. Es pat tikko atgriezos no ceļošanas ar mugursomu plecos pa dienvidiem. Un viena lieta, ko es tev varu ieteikt no pieredzes, jo mazāk tu paņemsi līdzi, jo labāk. Dabūs pa multi nekās. Vismaz zinās, ko nevajag darīt nākamreiz. Tas, ko es noteikti ņemtu līdzi, būtu zobirsta. Lai ir sabalansēts, es nezinu, vai īsti meiteņi tikai kolektīvs varētu to visu tā, Es novēlu darīt trakas lietas, kuras tu var atcerēties visu dzīvi un stāstīt saviem mazbērniem. Aktīvas un kreatīvas lietas ir, tā teikt, mans lauciņš. Noteikti būtu bail likt vilties citiem sevī. Es esmu gatavs. Jautājums ir, vai tu esi gatavs? Valentīna dienā ir 2 svarīgas lietas, kas tev jādara. Jāskatās New York Knicks spēlē ar Porziņu un jānosūta savus pieteikumus uz Red Bull Can You Make It?